Jā, spēles sākums izdevās diezgan veiksmīgs. Labi realizējām savu uzbrukumu. Aizsardzībā tikām galā, bijām vadībā. Pirmās 15 minūtes, ja nemaldos, spēles. Taču pēc tam Igauni pievilka. Un tad, es domāju, nedaudz fiziski mēs bijām bišķīt vājāki, iespējams. Sākām pieļaut uz noguruma pamata vairāk kļūdas. Priekš šādu pretinieku ir pa daudz pieļaut tādu kļūdu skaitu, kā mēs pieļāvām. Līdz ar to arī viņi pamazām izvirzījās vadībā. Pārņem spēles grožus. Otrajā puslaikā rezultāts bija arī tikai 18-19, bet Igauni tika priekšā 18-26. Kas notika? Grūti tagad atbildēt, gan jau pastīsimies video, tad labāk zināsim. Bet es domāju, tieši tas, kad neiemetām savus vārtus, pieļāvām kļūdas, viņi uzreiz saskrēja ātrijos, guva tādus vieglos vārtus, arvien atrāvās, un tāpēc arī palielinājās pārsvars. Nākamnedēļ dodamies uz Minsku, aizdīsim pēdējo spēli Baltijas līgā. Droši vien, ka tā bija komanda, ko mēs arī uzvarējām 1. aprīlī. Droši vien, ka arī Minskā būtu jāizcīna uzvara, bet tas būs daudz grūtāk. Jā, būs grūtāk, garš ceļš braucams, taču es domāju, ja mēs varēsim tā savākties un nospēlēt kā šodienas spēles sākumā, tad es domāju, ka mēs varam uzvarēt.